Man bieži nenāk miegs, jo domāju, ka nopelnīt pāris paks tikmēr man pisprāt, kur esot mans repertāks. Šķiet, ka pasauli tik izsist no sliedēm, bet es domāju par komfortu pār savam durvu liemenim. Man nav vairs 16 gadu, man ir bērns, ko barot, man nav laika domāt, kam tālāk tāgu padot. Tas nav ne beigas, ne sākums, tikai maz pauze, kā atpūt pirms starta, lai rīt man nelaustu kauls. Lai es negrabētu kā sapist hadenu, lai man būtu brīvā laika, ko pavadīt ar darentu. Lai tam, ko es saku, būtu jēgas, nevis lai būtu būšanas pēc un lai būtu gandarījums par padarīto pēc tam. Lai nav stresa arī man tāpat kā tev reizēm uzrauj bez, prasās atlaist pedāļus ar broļām, padzert pivīt vai vienkārši izmest līkumu pa parku ar bigiju. Neķer kreņķi ar tevi runā, tas pats vecais rais norauj jumtu kā vētri, kā tīneidžeriem spais sauc man par ļevaku, jo es nebuhāju rajonā 28 gadu, man beidzot lika padomāt. Man pie dirs, kas esmu tavās acīs vai tavu draugu, ja tu man cienu dod 5 un pie reizes arī naudu, jā. Jo dzīve ir kā skaists cīņa, kuru pats tu būvē. Un kas tajā būs tu? Pitbulls vai pūdels? Ko? Jā, paldies Stobaram pa repertagu. Šies bija nemaldos repertags numuru 20. Es ļoti atvainojos pa kavēšanu, man bija personiski iemesli tam. Atvainojos, ceru, ka piedosiet un peace. Un jā, un nākošo, kas pārņem stafeti, es padošu, teiksim tā, latviešu hiphopā vienam no leģendārākajiem izpildītājiem hiphopā, un tas ir neviens cits kā Ozols. Jop!